Kad visas sastāvdaļas ir sarūpētas, sākam ķerties klāt kūkas cepšanai. Vispirms sāksim ar biskvīta gatavošanu. Ņemam 5 olas. Ņemam mikseri un putojam. No sākuma mazliet, pēc tam pievienosim cukuru. Tad mazliet ir sakultas. Pievienojam pusotru glāzi cukuru. Pārāk daudz cukuru arī nevar likt, jo vēl nāks klāt medus. Un, ja pieliks vēl vairāk cukuru, tad kūka būs ļoti salda. Un tagad kuļam, līdz masa paliek gaiša. Un palielinās apjomā vairākas reizes. Masa ir sakulta. 2-3 reizes vairāk ir. Tagad laiks likt klāt medu. Mans medus ir mazliet sakristalizējies. Tad to vajadzēs mazliet izkausēt, lai to varētu viegli iemaisīt olu un cukuru masā. Medu vajadzēs apmēram 8 līdz 10 ēdamkarotus. Šādus. Jāskatās, jo vairāk medus būs, jo medēnāk tā kūka būs. Te man tagad mazajā katliņā mazliet kūst medus. Tas vēl diezgan tāds ķepīgs ir. Tādu būtu grūti iemaisīt pie olām, tāpēc to vēl vajag pakausēt. Tas kļūst vijīgs. Palēnām jau kļūst šķidrs. Nevajadzētu medu uzvārīt, tikai mazliet uzsildīt. Lūk, tagad medus ir pietiekams šķidrs, lai to varētu liet iekšā pie olām. Un tad tā visu mierīgi samaisa, tā kā iecilājot. Medus tagad ir nosēdies bļodī apakšā, to visu vajag vienmērīgi samaisīt. Tad ļoti glāsmaina tā masa izskatās pufīga. Tieši tādam arī biskvītam jābūt ir mīkstam, pufīgam, gaisīgam. Kad medus ir daudz maz iemaisīts, tad laiks pievienot miltus. Miltus vajadzēs 5 glāzes. Piecas glāzes miltu ir pievienots, un uzreiz pievienojam arī 4 tādas lēzenas teikarotas sodas.
Tad dos vēl papildus pufīgumu biskvītam. Un tagad to visu vajag kārtīgi samaisīt un iemaisīt. Nu, lūk, pēc svarīgākas maisīšanas masa ir palikusi viendabīga, diezgan stingra, bet patīkami vīga. Un tagad biskvīta mīkla ir gatava. Laiks cept. No šīs mīklas sanāks 3 biskvīti, kurus pēc tam arī katru griezīsim uz pusēm, un kopā sanāks 6 biskvīti. Pirms liekam mīklu uz beidnes, vispirms ieslēdzam krāsni uz 180 grādiem. Un tad mums vajadzēs veidni. Šī man ir 26 cm diametrā no silikona ar stikla pamatnīti. Vispirms veidni ietaukosim ar sviestiņu, jo tas palīdzēs dabūt biskvītu nost ērti un vienkārši. Tiek iezītējam. Un pa virsmu sviestiņām vēl var uzbērt mazliet miltu. Tagad veidne ir gatava. Tad tajā ieliktu mīklu. Tagad tā uz atsmēru jāsadala mīkla kā 3 daļās, lai visi biskvīti sanāktu vienlīdz līdzīgi. Diezgan ķepīga. Tad izlīdzinām to tā, lai visi būtu vienmērīgi izklāta pa veidni. No sākuma varētu likties, ka tas biskvīts būs ļoti mazs, bet tā, kad ieliks krāsniņā, tas pacelsies aptuveni 2 reizes lielāks. Būs skaisti pufīgs. Krāsns ir uzsilusi, 180 grādus karsta. Varam likt biskvīti iekšā. To cepam aptuveni 15 minūtes vai kamēr ir tāds sēltaini brūns. Taisam ciet. Pagājuši ir kāds 13 minūtes. Es skatos, ka mans biskvīts ir jau gandrīz jau pārāk tumši brūns. Paņemšu mazliet ārā un paskatīšos, vai tas jau nav gatavs. To es pārbaudīšu, iedurot kociņu. Mīkla līp pie kociņa, tātad tas vēl ir jāpacep. Tas būs gatavs, līdz ko mīkla vairs neliks pie kociņa klāt. Kādam vēlreiz. Liekas, ka vēl it kā nelīp pie kociņa, bet tomēr sajūtu, ka vajadzētu vēl pacelt minūti.
Biskvīts tagad ir gatavs. Paņemam ārā atdzesēties. Lai kādu laiciņu tas tagad vēl paliek veidnē, lai atciest. Ja to karstu ņems ārā no vēdnes, tas visdrīzāk izjuks. Atdziestot, tas kļūst mazliet stingrāks, un tad to būs drošāk izņemt ārā un vieglāk arī sagriezt uz pusēm. Biskvīts ir mazliet padzisis. Un pirms ņemšanas ārā es vispirms ar nazīti atdevu maliņas no silikona formiņas. Kaut gan izrādās, ka tās nemaz nav tieši pielipušas pie tām maliņām. Tad taisīt vaļā. Nu, lūk, un tāds izskatās biskvīts no maliņas. Nu, lūk, šādi izskatās kājām apgriezts biskvīts. Vēl silts, lai tas atdzesējās pirms griešanas. Tagad laiks sagatavot veidni otram biskvītam. To atkal noziedīsim ar jaunu sviestu kārtiņu, atkal uzliksim miltus. Kamēr gatavojam pirmo biskvītu, tikmēr mīkla ir palikusi vēl biezāka, milti ir uzbrieduši vēl vairāk, palikusi tāda čaukana. Un pirms mēs to liekam veidnē, to vajadzētu atkal kārtīgi samaisīt. Veidnē jau ieliku pusi no atlikušās biskvīta mīklas masas un atkal kārtīgi izlīdzina. Būtu vienmērīga. Šis otrais biskvīts izskatās, ka man ir mazliet lielāks, tādēļ es to pacepšu ilgāk. Tā līdz 20 minūtēm apmēram. Tā nu sanāca, ka viens biskvīts ir mazliet piededzis, bet nekrītam panikā, jo to varēs labot. Kad būs mazliet padzisis, to apdegušo garoziņu nogrīzīsim vienkārši nost. Krāsniņā nu jau ceps trešais biskvīts. Tikmēr sagriezīsim jau pirmos divus uz pusēm. Griešanai izmantoju maizes nazīti, tādiem robiņiem. Viņi atzišuši, viņi diezgan jau stingri ir. Tad var droši griezt. Šādi izskatās uz pusēm pārgriezts biskvīts. Māns aptuveni centimetru. Otrs tāds pats. Tā darām ar visiem biskvītiem. Te nu ir tas apdegušais biskvīts, jau pārgriezt uz pusītēm. Tagad es vienkārši nazi nogriezīšu plānā kārtiņā no to apdegušo.
gabaliņiem mazam. Tā garoziņa diezgan viegli nāk nost. Šādu ķibeli ātri vien var novērst. Nu, lūk, tāds ir gala rezultāts. Paņemam vēl kādus melnumiņus nost, kas palikuši. Tādi uzkrītošāki. Pārsvarā jau neko vairs nejutīs. Un gaidām tagad trešo biskvītu, kad izcipsies. Tikmēr varam sagatavot arī jau skābā krēmu un cukura krēmu, ko pildīt starp kārtām. Tam mums būs nepieciešams 1,2 litri skābā krējuma. Skābais krējums. Ne mazāk kā 25% tauku saturs. Ja būs mazāks, tad krēms būs ļoti, ļoti šķidrs. Ideālajā variantā 30% tauku saturs. Nu, un tad to visu krējumu liekam traukā. Vēlams tādā, kurā nešrakstās nekas pāri, jo var gadīties, ka aiziet pa gaisu viss. Man mazliet aptrūkās parastā baltā cukura, tādēļ es pievienoju brūno cukurnietu cukuru. Garša varbūt mazliet atšķirsies, bet ne uz tik to pusi, es domāju. Nu, diezgan daudz izskatās tas krēms. Tad, kad mēs viņu putosim kādas 10 minūtes apmēram, šis krēms būs traukam līdz pašām malām, lai būtu arī ar gaisu pufīgs, jo vajadzēs daudz, lai pietiek visām 6 kārtām. Tagad putosim. Tāds lūk izskatās saputotais krēms, klāsmains, vīgs, spītīgs. Man te pa vidam vēl rēkojās saķepušais cukurnietu cukurs, bet tas nekas. Ar parasto cukuru tādas lietas nenotiks. Viņš nav pārāk šķidrs. Viņš tieši tāds, kā viņam vajadzētu būt. Tagad atliek vien likt starp biskvītiem un veidot pašu kūku. Tajā pašā formiņā veidnē es ieliku pirmo biskvīta kārtiņu, pamatnīti. Un tagad likšu pagātīgi virsū krējumu krēmu. Jāprēķina gan tā, lai sanāktu visām kārtām. To kārtīgi izsmērēju pa visu biskvītu. Ļoti labs krēms ir sanācis. Labi klājas, nav šķidrs. Vēl vienu karoti, lai bagātīgi. Par daudz nekad nevar būt. Labāk vairāk nekā maz. Citādāk kūka var sanākt sausa. Un tagad liekam nākošo kārtu. Griežot biskvītu, man tas mazliet savainojies, daži caurumi, bet tos var viegli aizmālēt ciet.
Un tā darām ar visām kārtām. Šādi izskatās jau salikta kūka pa biskvīta kārtiņiem. Kūkas virskārtē es parasti pataupu viskaistāko biskvītu, lai kūkas virsmiņa izskatītos vienmērīga. Man šoreiz tas bija pirmais biskvīts. Man vēl ir palicis pāri krējums, krējums, ko es izmantošu kūkas virsmē. Bet pirms tam es to mazliet uzkarsēšu, lai tas mazliet sāku vārīties. Un tad mazliet padesēšu, un kad to uzliešu uz kūkas virsciņas, tas sabiezēs pa nakti. Un kūku noteikti nevajadzētu ēst uzreiz, tā jāpagaida vismaz nakts, lai sasūcās krējums, un kūka kļūtu mitra un garšīga. Jātur, protams, leduskapī. Un vēl garšīgāk tā ir aiznākošajā dienā. Bet nu ķersimies pie krēma virsējās kārtas gatavošanas. Vāroties, krēms paliks šķidrs. Bet par to nevajag satraukties, jo, kad tas atdzisīs, tas atkal sarecēs un būs līdzīgs kā biezpiens. Maisīt gan vajag vislēkt, citādāk piedegs. Tāda izskatās kūka, kurai pa virsmu uzliec jau mazliet padzisis uzvārīts skābā krēms. Un tagad jāliek leduskapī pa nakti. Un tad jau var nākošā dienā dekorēt pēc sirds patikas. Un kūka gatava.